cienījamie kolēģi, studenti, draugi, dalībnieki. Gods un prieks būt šeit. Mana loma ar šo referātu ir sasaistīt varbūt šo te līdzdalības problemātiku, kas ir muzejos, kas ir pētniecībā un varbūt kas ir arī līdzdalībā pašos dziesmu svētkos. Iveta jau pieskārās tam, kāpēc mēs tik ļoti aktīvi par to runājam tagad. Tas, protams, ir saistīts ar muzeja definīcijas maiņu, un tajā ļoti daudz sociālu terminu ir pievienoti, bet tas galvenais fokus šodien ir, ka tātad muzejs mainās no tāda, kas ir vērsts uz sabiedrības attīstību, apstrīdot to, ka ir šāda viena homogēna sabiedrība, kuru mēs varam kaut kā vienotu veselumu aptvert, un arī, vai muzejam ir tiesības kādu attīstīt, un kas ir tas, ko muzejs var attīstīt. Un tas, protams, ir saistīts ar visām postkoloniālajām tendencēm un globālajiem dienvidiem un vispār šo te attīstības prizmu, kā diezgan apšaubāmu vai tādu pat mazliet bīstamu tendenci. Un līdz ar to ir muzeja jaunā definīcija, kur man bija arī gods piedalīties pagājušajā gadā Prāgā un nobalsot par tās izmaiņām ar aplausu vētru, ar ļoti lielu pārsvaru, 55,000 tātad muzeja aptuveni ir pasaulē, ir pieņemta šī jaunā ideja. Te jūs arī redzat, protams, ka muzejs ir vairāk vai mazāk rietumu fenomens, to var redzēt arī pēc šī pārklājuma, Eiropa un ASV, un aizvien vairāk un vairāk, tātad arī pateicoties šai muzeja definīcijai, bet arī tāpēc ir tīpaši no Latviņamerikas muzeoloģijas, kurā šīs kopienas ir ārkārtīgi būtisks elements muzejos, kuros ir daudz horizontālākas struktūras, kurās kopienas ir daudz vairāk iesaistītas muzejos pat to pārvaldībā un visu lēmumu pieņemšanā, tad arī te ir vairākas definīcijas, arī teiks skaitā mūsu akadēmijas izdotajā no pēdējās grāmatas par kopienām. Un kas tad ir šis līdzdalīgais muzejs? Ir, protams, arī daudz dažādi autori, kas par to runā, bet Nina Saimona ir viena no tiem, kuras darbs muzeju nozarē ir labi zināms, jo tas ir arī ļoti praktiski, tas nav tikai teorētiski, viņa sniedz ļoti daudz piemērus un arī tādu ļoti strukturētu šo un arī varbūt diezgan saprotam vienkāršu pieeju, kurā viens no tiem modeļiem ir pāriet no es un uz mēs, no pasīva patēriņa uz aizvien aktīvāku un aktīvāku, noslēdzot ar to, ka šis muzejs ir kā mūsu kopēja, kopēji pārvaldīt, kopēji lēmumu pieņemoša institūcija. Šo slaidu es rādu tādēļ, ka pie šiem te izaicinājumiem, pie šīm dilemām, kas rodas, šis būs svarīgi, vai ir iespējams rasties kopienai vienā dienā, un vai ir iespējams pārlikt visus šos līmeņus un kļūt uzreiz par mēs. Un savu referātu vai savas pārdomas es balstīšu fundamentāli lietišķā projektā, kuru mēs bijām ļoti lepni iegūt ar ārkārtīgi labu rezultātu, milzīgā konkurencē, un kas tieši pēta līdzdalības modeļus, priekšnoteikumus, to, kāpēc vispār muzeji varētu gribēt iesaistīt kopienu, kādas problēmas rodas, kāpēc kopienas varētu vispār gribēt būt muzejā, nevis vienkārši atnākt un apskatīties, kāds lielisks darbs ir paveikts. Fokusā ir jaunieši. Šobrīd mums ir 3 gadījumi, mēs skatāmies dažādus muzejus, bet visos no tiem ir tātad šis te jaunieši iesaistīti. Un vissvarīgākais, ka mēs paši cenšamies izmantot šis te līdzdalīgās pētniecības metodes, tehnikas, jo būtu nepiemēroti un pat dīvaini, ja mēs lūkotos uz līdzdalības jautājumiem, bet paši strādāt ļoti klasiskās pētniecības pieejās. Kas tad ir līdzdalības pētījumi? Te jūs redzat, šajā rozajā daļā ir ārkārtīgi daudz nosaukumu, atzaru, līdzīgu tendenci, bet kopumā tā tad tiek atdota zināma daļa varas, un tie, kuri agrāk tika uzskatīti par tādiem pētījumu objektiem, viņi kļūst par dalībniekiem, un tajā ir daudz labuma, bet viens no tiem ir pieņemt, ka tas pētnieks vai muzejs vai dziesmu svētku organizators nav vienīgais, kas zina labāk, ka šiem dalībniekiem vai šiem kopienām ir kādas zināšanas un prasmes,
kuras pētnieks nezin, vai muzejs nezin, vai dziesmu svētku organizētājs nezin, un ka šī ir ļoti vērtīga informācija, un tai ir jābūt iekļautai šajos te rezultātos. Un līdz ar to, protams, arī tātad kopēja mērķa nospriešana, kopēja pētniecība, kopēja rezultātu interpretācija un kopēja arī tādu secinājumu izdarīšana. Un ņemot vērā, jūs redzat, cik pasaulē daudz ir šīs tehnikas, tas nav utopija, bet tas prasa zināmu darbu, zināmu vispār sistēmisku pārdomāšanu, kā vispār to var realizēt, un par to arī tad turpmākajos dažos izaicinājumos, dilemās vai slaidos. Te jūs redzēsiet turpmāk pa vienam vai pa diviem citātiem no mūsu gadījumiem. Un fotogrāfijās arī ir dažādas līdzdalības tehnikas un metodas, kuras mēs izmantojam, bet nevienmēr citāti. Un šīs metodas ir savstarpēji saistītas, tās drīzāk ir tāda kā ilustrācija vispār problēmu jautājumam. Un, protams, ka pirmais problēma jautājums vai vislielākais, visnesaprotamākais ir šī varas atdošana. Un ar to mēs, protams, te ir arī paši muzeju darbinieki to. Tie, kas ir veidojuši līdzdalīgus projektus, to saprot, ka ir pilnīgi skaidrs, ka neviena kopiena nav uzreiz gatava, neviena kopiena nav gatava paņemt varu, un ir pilnīgi utopiski domāt, ka atnāks kādi cilvēki un tagad kaut ko izdomās, vai ģeniālu, vai traku, un ir daudz pētījumu, kas apliecina, ka šādā veidā domājot, labākajā gadījumā top ļoti klasiski, ļoti tradicionāli, vai vienalga, vai tas būtu pētījums, vai tā būtu ekspozīcija, vai tas būtu iespējams, es nezinu, dziesmu svētku repertuārs, un tās bailes, ka kaut kādā veidā šī sistēma tiks sagrauta, šī reputācija tiks sagrauta, vai kaut kas neatgriezenisks notiks, daudzos pētījumos ir pierādījies, ka pilnīgi citādi ir cilvēkiem ir milzīga pietāte, bailes, un galu galā viņi ir diezgan daudz redzējuši jau klasiskas un tradicionālas lietas, un viņi pēc inerces tā turpina. Līdz ar to tie riski, ka tiks kaut kas sagraukts ienākot jauniem cilvēkiem vai neprofesionāļiem, ir tādas emocionālas, bet maz pamatotas. Otrs izaicinājums ir pirmkārt jau projekta vadība un otrkārt elastīga projekta vadība, jo līdz ar šīm visām līdzdalīgajām pieredzēm un arī mums kā pētniekiem ir nepieciešams vairs ne tikai pētnieku prakses, mēs visi kļūstam par tādiem universāliem kareiviem, par projektu vadītājiem, par tiem, kuri spēj menedžēt laiku, sevi, savu komandu, visus iesaistītos dalībniekus, transportus, finanses, piesaistīt finansējumu un tā tālāk un tā tālāk. Un kļūst vēl grūtāk un vēl sliktāk, jo iestājas šī elastība, tikko kā mēs iesaistam neprofesionāļus, teiksim tā, tikko kā mēs iesaistam ļoti daudz dažādus cilvēkus, kļūst svarīgs ne tikai rezultāts, bet kļūst svarīgs arī pats process. Un mēs dzīvojam valstī, un ne tikai mēs, arī kopumā Eiropā, ka tagad gan finansējums tiek skatīts pēc rezultātiem, kādus mēs rezultātus varam piedāvāt. Mēs paši sevi vērtējam pēc rezultātiem, un mēs to droši vien varam gan muzeju vidē, mēs to labi zinām, ka rezultāti ir būtiski, pētniecībā rezultāti būtiski, un arī tas, kādā veidā mēs strukturējam šeit Latvijā dziesmu svētkus, arī tajā procesā rezultāti tiek nemitīgi uzsvērti, tie ir ļoti būtiski, un šī augstā arī mākslinieckā kvalitāte, cilvēku iesaistīto daudzums un tā tālāk ir ļoti būtisks, bet līdzdalības pētījumos tā ir pilnīgi pretēja sistēma, tajā arī procesam ir milzīga nozīme, un to ir ļoti grūti pašiem varbūt sevi pārvarēt, dzīvojot tādā neoliberālā sabiedrībā. Un te arī man šķiet diezgan labi šajos citātos tas parādās. Un tomēr mēģinot to darīt, ir milzīgs gandarījums. Un tas nenozīmē, ka šis process kļūst tik pārlieku svarīgs, ka izpaliek rezultāts. Nē, bet drīzāk tiek gūts daudz lielāks gandarījums. Un arī tāda lielāka aizrautība no tā jaunā nezināmā, kas varētu notikt, un šie rezultāti gala beigās nekad neizpaliek. Līdz ar to arī šis stereotips ir, varbūt jādomā, jāpārvarē. Bet, protams, tas nozīmē no projektu vadītājiem, no pētniekiem, muzejiem, organizētājiem, ka ir jābūt plānam B, ir jābūt tehnikai C, tev ir jābūt daudz vairāk gatavam, ja kāds aizmirst, neatnāk, nepatīk, un ir jābūt daudz elastīgākiem un jāpiemērojas daudz vairāk.
prasmes ir vēl viens tāds elements, kas nemitīgi parādās gan līdzdalīgā pētniecībā, gan vispār līdzdarbojoties, kam ir šīs attiecīgās prasmes, lai mēs visi kopā varētu īstenot un teiksim, šī te amatieru un profesionāļu it kā tāda pretnostatīšana vai viens otram papildināšana ir, man šķiet, pēdējo gadu viens no karstākiem tematiem visās konferencēs, kurās esmu bijusi. Un tas kopējais diskusijas secinājums ir tāds, ka izskatās, ka profesionāļi aizvien vairāk un vairāk kļūst par skolotājiem, mentoriem, mediātoriem, atbalstītājiem, jo ir pilnīgi skaidrs, ka sabiedrību iesaistot, viņi vēlēsies šīs prasmes iegūt, un profesionāļi savukārt vēlēsies nodot šīs prasmes, lai it kā nezustu tomēr kaut kādā ziņā arī tā darba kvalitāte. Un līdz ar to, ja mēs arī domājam pat par mākslīgo intelektu un visu, kas kā vispār mainīsies struktūra arī kultūras mantojuma pārvaldībā, tā izskatās, ka jo augstākas raudzes profesionālis cilvēks būs, jo vairāk viņam būs jāpievēršas skološanai vai tādai procesu mediācijai. Protams, arī visa grantu schēma, viss normatīvais ietvars nav vērsts uz to, lai būtu viegli radīt līdzdalību, un to parāda gan, protams, mūsu pētnieciskie granti, kuros ir skaidri noteikts, kādas darbības ir jāveic, dažreiz jāizzīž arī no pirksta, cik reizes būs jātiekās, un tad tas arī viss ir jāizpilda, un nekādas atkāpes no normām ir diezgan grūti. Te jūs redzat no muzeja vides, kāds ir finansējuma nosacījumi. Un tas, protams, dažkārt ir pilnīgi komiski, bet ir arī labie gadījumi, kad teiksim, zināma nekonkrētība tiek ielikta projektos. Piemēram, viens no tiem gadījumiem ir, kā šogad jauniešu klubs Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, balstoties uz savu, varbūt, iepriekšējā gada pieredzi, kurā viņi bija ievietojuši, ka bērniem, šiem jauniešu klubam ir jāveic tāds noteikts pasākums, bet tie jaunieši, kas atnāca, viņi vispār nebija ieinteresēti, viņi vēlējās taisīt izstādi. Un tā ir tāda arī liela dilema, vai tagad mēģināt piespiest tos jauniešus darīt to, kas ir ierakstīts projekta pieteikumā, vai tomēr ļaut viņiem darīt to, kādēļ viņi vispār te ir atnākuši. Un šogad viņi spēja ierakstīt šajā te projekta pieteikumā diezgan nekonkrētu rezultātu, bet tas, protams, noved pie atkal daudzām dilemmām, un droši vien vēl pat, ja tas notiktu masveidā pie vēl lielākas KKF kritikas, ja neviens nesaprot, kādi tieši ir rezultāti, kā mēs varam novērtēt projektu pieteikumu un tā tālāk un tā tālāk. Man nav atbildes, es uzreiz saku, bet ir skaidrs, ka jo mēs horizontālāk ejam, jo šis jautājums būs kaut kādā veidā jārisina. Ar ārvalstu kolēģiem mēs esam runājuši, ka tomēr tas ir uzticēšanās jautājums, tās ir iesniedzošās organizācijas vai individu reputācijas jautājums, kurā tu uzticies, ka tie cilvēki izdarīs visu, kas ir viņu spēkos, lai projekts būtu kvalitatīvs, un tu pieņem, ka ne tikai rezultātam nozīme, bet arī process saņem noteiktu novērtējumu, kā tu spēj vadīt šo procesu. Un vēl pieskaroties šim otram citātam, man šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti būtiski, un dziesmu svētku izvērtējuma konferencēs, diemžēl neatceros, kurš eksperts to teica, bet ka varbūt mums jāpāriet ir no dalībniekiem un organizatoriem uz darītājiem. Un tas precīzi atbilst tam, kāda ir līdzdalīgā muzeja vai līdzdalīgās pētniecības būtība, kurā mēs nedalām pasūtītājs un izpildītājs. Mums katram ir sava loma, tās lomas nepārklājas, tā var būt sava loma, un tomēr nav tā, ka viens atnāk ar visu savu personu, un otram tas ir vienkārši darbs, un viņš ir kaut kāds organizators vai pasūtītājs, un tad kāds cits ir atkal izpildītājs. Un man liekas, ka šī dziesmu svētku gurķa simbols ir diezgan laba ilustrācija tam, jo to mēs varam skatīties arī uz no šī emocionāla, no šī personīgā, ka tu esi atnācis un nedēļu ieguldījis sevi visu, bet tad tu redzi, ka kādam tas vienkārši ir darbs, un kāds vienkārši ieliek to gurķi tev katru dienu, un neko daudz, kā teikt, nemeditē ap šo te jautājumu. Bet to mēs varam skatīties daudz un dažādos
rakursos, un tomēr tas personīgais ir ļoti svarīgs. Vēl viens ļoti nozīmīgs izaicinājums ir kopienas reprezentācija. Kā nodrošināt to, ka līdzdalība nav formāla, ir ļoti vienkārši teikt, mēs uzaicinājām, cilvēku neatnāca, vai mēs uzaicinām, kas atnāca, tas atnāca. Un lielākoties neviens no piemēriem neliecina, ka tā ir iespējams tiešām radīt kopienu, ka tu vienkārši uzaicini, kas atnāk, tas atnāk, neatnāk, paši vainīgi, tad mēs paši izdarīsim, jo neviens jau negrib līdzdarboties. Tas ļoti bieži ir grūts darbs, tas ir ļoti personisks darbs, tā ir uzaicināšana, tas ir darbs ar katru individuālu cilvēku, kamēr tas tālāk var aizritēt. Un citi pētījumi liecina, un arī mūsu gadījumi liecina, ka tas ir aptuveni, varētu būt līdz 5 gadu ilgs intensīvs darbs, kurā pēc tam jau šī kopiena sāk atjaunoties pati par sevi, viņi sāk pieteikties, viņi ir pieradusi, tur ir zinām uzticēšanās, un tas ir ilgstošs process. Turklāt, tas, ka, piemēram, muzejā ir šī lieliskā kopiena, nenozīmē, ka mēs to varam attiecināt, piemēram, uz visiem jauniešiem, un to rāda arī mūsu pētījums. Šie jaunieši, kas ir, piemēram, cieši saistīti ar muzeju, mēs nevaram uzskatīt, ka tas piedāvājums, ko viņi uzskatīs par labu esam, par interesantu esam, mēs to varēsim pārvietot uz 500 klasēm, jebkurā Latvijas reģionā, un tas strādās. Tas tā nestrādā, jo tomēr mēs, pat ja viņi ir jaunieši, viņi nevar reprezentēt visus jauniešus. Un viens brīnišķīgs piemērs no kādas citas konferences bija par mantojuma saglabāšanu, kurā tātad ir video spēle, kurā ir ļoti lielu popularitāti un apbalvojums ieguvuši video spēle par pirmiedzīvotāju leģendām un stāstiem, kurā ir maza meitenīte ar lapsu, kas caur šiem mītiskajiem tēliem, tradīcijām un rituāliem it kā izdzīvo mūsdienu pirmiedzīvotājas dzīvi un arī mums māca par šīm leģendām un stāstiem. Un liela popularitāte ir šie posthumanisma aspekti, ja, kur ir tā lapsa ir tikpat nozīmīga, cik meitenīte, bet ja mēs paskatāmies dziļāk, tad šo meitenīti ir radījuši vecie, gudrie, tie, kas to tradīciju ir atceras, viņi ir intervēti un uz viņu stāstu pamata un uz viņu priekšstata ir uzbūvēta šī mazā meitenīte, bet tajā nav neviena bērna, tajā nav neviena jaunieša, kurš reprezentētu sevi. Tā ir pilnīgi citas paaudzes ilūzija par to, kāda ir šī pirmiedzīvotāja meitene. Un tas nav ne labi, ne slikti, bet man šķiet, ka ir vērts paturēt prātā, ko īsti reprezentē katrs tēls, katrs cilvēks, kas ir iesaistīts, un vai viņš spēj reprezentēt arī plašāku kopienu. Gandrīz jau noslēdzot par atbildību un ētiku, kas ir man pašai varbūt tāds lielākais pārsteigums, ka līdzdalības pētījumos līdzdalībā, vispār nodrošināt līdzdalību ir atbildības un ētikas latiņa ir dubulta, 3-kārša, es nezinu, varbūt 100-kārša, jo ļoti esot cieši ar kopienu, ir iespējams kopienu mainīt, vai ir iespējams kopā ar kopienu augt. Tas ir absolūti brīnišķīgs rezultāts, un pēc tā mēs it kā visi tiecamies, bet tas ir apusgriezīgs zobens, un šo te kopienu ir iespējams arī ietekmēt, un līdz ar to strādājot ar līdzdalības pētījumiem, te man šķiet ir super citāts, ka mēs taču varētu būt totāli sektanti un vispār izskalot viņiem smadzenes, jo tad, kad rodas šī uzticēšanās, tad tās robežas mēdz sajukt. Un visbeidzot, pavisam pragmatiski, līdzdalības aktivitātēs vienmēr būtu jādomā, ja kāds maksā man, tad man ir jāmaksā arī tiem, ar kuriem es kopā pētu. Šādas prakses nav. Es nezinu, vai, piemēram, vai muzejs, kuriem tā tad ir algas, vai muzejs maksāja tiem cilvēkiem, kas iesaistījās šīs ekspozīcijas radīšanā. Ja, mēs dziesmu svētkos saprotam, ka visiem maksā izņemot dalībniekus, un ir diskusijas, ka dalībniekiem vajadzētu tā kā vairāk vēl kādam citam maksāt, bet līdzdalības projektos ir pavisam pretēji. Tas jautājums tiek uzdots, ka nevar būt situācija, kurā tu esi dalībnieks,
bet kādam maksā un kādam nē. Un tas, protams, ka viņiem nav pētnieku, piemēram, kvalifikācijas, viņiem nevar samaksāt, un tad ir dažādi mēģinājumi, kā atlīdzināt, kā vismaz radīt kaut kādus pirmos soļus, un es ceru, ka varbūt arī grantu schēmās aizvien tāda elastība radīsies, kurā ir iespējams budžets, vai muzeju ekspozīcijas radīšanā, kur ir iespējams budžets, kur cilvēkiem samaksā par to, ka viņi strādā. Lūk, un tad kopsavalkot, jo dziļāk mēs šajā jautājumā iesim, jo vairāk jautājumu radīsies, jo tas būs sarežģītāk, tas prasīs aizvien vairāk resursus, tas prasa jaunas zināšanas, un tomēr, kā to nenovest līdz absurdam, droši vien ir tās sinerģijas, un mums šobrīd strādājot ar muzejiem diezgan intensīvi, mēs redzam, kā mēs kopīgi varam katrs šo savu lomu izdarīt un kopā sasniegt rezultātu. Un tas neprasītu, īstenībā tas neprasītu dubultu finansējumu, tas vienkārši sniegtu abām pusēm, vai 3 pusēm, vai 5 pusēm daudz labāks rezultāts. Paldies jums liels!